Maija nogalē neraksturīgi karstā dienā kopā ar mūsu lieldraugu akcijas sabiedrības Delfīna grupu pārstāvjiem viesojāmies Siguldā. Biedrībā aicinājums tev un Siguldas senioru skolā. Tas bija skaists sadraudzības pasākums, kura laikā parakstījām sadarbības līgumu ar Siguldas senioru skolu un talkojām kopā ar Delfīna grupu. Šodien ir atkal tā jaukā reize, kad mēs kopā ar Delfīna grupas darbiniekiem, ar mūsu dižu draugiem, lieldraugiem, šeit uz vietas druscītiņu patalkosim, draudzēsimies, aprunāsimies, apmainīsimies ar viedokļiem un cerams bez visa pārējā arī lieliski pavadīsim laiku kopā ar Siguldas pensionāriem. Es domāju, ka mūsu seniori ir priecīgi. Mēs bijām sākumā Gūtmaņalā, kā nebūt Siguldā un neapmeklēt Gūtmaņalu, un tagad mēs priecājamies par dārzu un skaistā vietā. Noklausījāmies, mēs nezinājām visu viņu darbību, tikai agrāk zinājām, ka viņi ļoti aktīvi senioru izglītības ziņā. Un tā ir skaista lieta, mēs būsim priecīgi sadarboties nākotnē, un pie reizes arī palīdzēt viņiem labiekārtot viņu skaisto jauno telpu. Vispirms bija skaisti skati, Gaujas Senleju, bijām Gūtmaņalā. Te ir tik skaisti un brīnišķīga daba, kādi mākoņi un mēs atpūšamies. Mēs arī pastrādāsim un mēs labas vēstis atvedām šeit senioriem. Mēs draudzējamies Siguldā no Rīgas. Jā, mēs esam darbīgi, mēs arī darbojamies tāpat kā vietējie, un mēs priecājamies, ka viņi tādi ir. Latvijas senioru kopienu apvienības valdes priekšsēdētāja Astrīda Babāne un valdes priekšsēdētājas vietniece Lilita Kalnāja stāsta par mūsu biedrības darbu un aktivitātēm. Arī to, kā norit darbs pie projekta trešās paaudzes universitāšu tīkla izveide Latvijā un kā strādā senioru skola Rīgā. Šogad mēs no 1. janvāra un 2., 3., kad mums bija pirmā nodarbība, sākām cītīgi runāt par Eiropas Savienību, par Eiropas parlamentu un par Eiropas padomi. Sākumā janvārī to apzinājām, tad mums no Eiropas mājas bija ļoti skaista un interesanta lekcija. Pēc tam izgājām cauri veselam tādam apguvām visus karogus. Tas nav vienkārši 27 valstu karogi, un zinat, tikai vienīgi Latvijai un Austrijai kaut kas drusku ir līdzīgi. Mēs jau zinām, kur tur tā atšķirība. Bet tajā Eiropā, Čehi, Franči un visi, daudziem līdzīgi ļoti. Bet mums bija tests, kurā bija karociņš uzzīmēts, tāds skaists krāsas karodziņš, un apakšā 3 valstis minētas, un bija pareizās jāieķeksē. Protams, tur bija arī ne Eiropas Savienības valsts, tātad mēs izgājām tādām testam cauri. Esam daudzus jautājumus pacēluši arī valdības līmenī, un mums ir nodibināta arī atsevišķa struktūra vienība, kuri saucās senioru saeima. Un tieši šādā kategorijā mēs arī piedalāmies jau Saeimas komisijas sēdēs, un ļoti daudz, jāsaka, pateicoties Kalnais kundzei, mēs pat labam daram, lai Latvijā izvērstu tā saucamo trešo universitāti. Trešās paudzes universitāti. Šai sakarībā, lai apzinātu, kā, tas notiek citās valstīs, ir sevišķi valstī, kurā šī darbība sākās, tas ir Portugālē, Kalnais kundze un vēl vairāk mūsu dalībnieki bija Portugālē. Esam bijuši arī Lietuvā, esam bijuši arī Igaunijā, iepazīties, kā tur šis darbs tiek organizēts. Mēs nodarbojamies arī ar praktiskas palīdzības sniegšanu reģionos, sociālās aprūpes namiem, dienas centriem, kā šajā konkrētajā gadījumā pie jums. Un tas ir iespējams tieši pateicoties mūsu, mēs viņu saucam par savu lieldraugu. Tā ir tagad akcijas sabiedrība Delfīna grupa, kuru mums katru gadu ziedod visai pieklājīgus līdzekļus, lai mēs varētu, izvērst šādu savu darbību. Jūsu gadījumā tās ir šīs žalūzijas. Pirms
neilga laika balvos, piemēram, mēs uzdāvinājām dienas centram ļoti skaistu koka lapenīti, lai viņam būtu iespējams arī tādā zaļā dārzā, kur apsēsties un parunāties. Kuldīgā siltumnīcu ir dienas centri, kur ir nepieciešama arī, teiksim, dažādi palīgi līdzekļi, lai cilvēki varētu pārvietoties un tā tālāk, visu neuzskaitīšu. Arī aicinājums tev, valdes priekšsēdētāji, Mārīta Rozentāla, stāsta par savas biedrības aktivitātēm un to, ar cik daudzām un dažādām lietām cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem var darboties biedrības darbnīcās un kas tiek darīts, lai viņu dzīve būtu gaišāka. Tā kā mums tur iekšā ir specializēto darbnīcu pakalpojums, mums ir šūšana, aušana, keramika, dažādas nodarbības. Ejam, darbojamies un adām mašīna un mums arī ir dziedāšana, kā mums ir mūzikas terapija, silto graudu terapija. Ziemā brauksim. Var jau arī tagad pačamtīt graudus. Pie mums nāk katru dienu klienti, kuri vēlas pavadīt šeit laiku kopā ar citiem, kaut ko iemācīties, kaut kā interesanti pavadīt laiku, pārunāt, piemēram, jaunākās ziņas, palasīt žurnālus, uztaisīt mandalas, veikt visādas citādas interesantas darbības, lejam sveces, taisam ziepes, cepam piparkūkus atbilstoši katram gadu laikam, kas notiek. Un viņi ļoti labprāt tajā visā iesaistās, viņiem tas viss patīk un nodarbojamies arī mazliet ar mākslu, aplīmējam burciņus, aplīmējam, taisam trauciņus. Ar mālu viņi nodarbojās, tad viņi iet speciāli uz nodarbībām pilslaukumā, bet šeit mēs paši izdomājam, kādas mēs gribam veikt darbības un tādas darbības arī veicam. Un šeit tiešām ir jauki, jo mūsu seniors ar mūsu klientiem ļoti labi saprotās. Un tās, teiksim, lasīšanas, zīmēšanas, veidošanas, kopīgi griešanas, līmēšanas, kuriem ir grūtības dažādas, viens otram palīdzot un pamācot, viss ļoti veiksmīgi mums notiek. Silvija Priedniece no Svētās ģimenes mājas ir parūpējusies par kādu īpašu pārsteigumu. Pašas rokām darinātu dāvanu. Katram no mums ir savs sargeņģelis. Citam viens, citam divi. Bet to neviens neredz. Bet es vēlos pasniegt savu roku darinājumu, sargeņģeli. Ciņās lūdzu. Paldies. Tas mans roku darbs. Es uzdāvināju, tas ir mans roku darbs. Es esmu ļoti daudz rokdarbniece un no pērlītēm sataisīju eņģelīti. Un šeit kopienai, kas te, viņiem, kā viņi tur sauc, es jau tā nevar es uzdāvināju eņģelīti ar vārdiem. Kad sargeņģeļi visiem mums ir sargeņģeļi, katram 1, 2, bet šeit es uzdāvināju, ko var pataustīt, apskatīt, tas ir no pērlītiem, tas ir mans mīlestības darbs. Es ar labām domām un gatavoju. Un viņi ar pateicību pieņēma, un es esmu priecīgs, ka viņiem būs sargeņģelis ne tikai, ko var pataustīt un redzēt. Parakstām arī sadarbības līgumu ar Siguldas senioru skolu. Siguldā kopš rudens jau ļoti aktīvi darbojās Siguldas senioru skola. Un tā kā mēs darbojāmies 3. paudzes universitāšu tīklu veidošanā Latvijā, tad viens no mērķiem mums bija slēgt sadarbības līgumu ar Siguldas senioru skolu. Mums bija ļoti interesanti uzklausīt, ko viņi ir darījuši. Senioru skola tā kā biedrība nodibināta jau tikai rudenī, bet viņi faktiski kā senioru izglītībā darbojās jau 3-4 gadus. Bet mēs esam ciemos pie biedrības, kas sniedz sociālo pakalpojumu Siguldā, un mums ir liels prieks, ka varējām apmierināt viņu vēlmi dāvāt no Delfīna grupas ziedojuma naudas iegādātos žalūzijas. Tieši telpās, kur seniori varēs pulcēties un mācīties.
Mums tas bija ļoti, ļoti vajadzīgs, jo mēs ar ļoti lielām pūlēm dabūjām šo piebūvi uzbūvēt. Un pa ziemu mēs viņu tikpat kā nevarējām lietot, jo mums nebija apkuras. Tāpas mums ir ļoti maz. Šobrīd mums ir arī senioru skola nodibinājusies. Mēs atrodamies vienās telpās visi, un kad mēs gribam kopējas pasākumus, tad mums vienkārši trūkst vietas, kur to visu veikt. Tāpēc mēs ļoti, ļoti gribējām, un atnāca pavasars, un nu jau vasara, un ir saulīte, un tajās telpās ir, protams, ļoti gaiši un skaists, bet ir arī pat daudz silts brīžiem. Savstarpējās sarunās, pie kafijas galdiem un gardiem kliņģeriem biedrības skaistajā dārzā laiks paskrēja nemanot. Tomēr mūsu galvenais uzdevums bija par mūsu lieldraugu ziedotajiem līdzekļiem, sarūpēto žalūziju, oficiālā nodošana, aicinājums tev rīcībā un talkošana kopā ar akcijas sabiedrības Delfīna grupu darbiniekiem. Es jums tikko stāstījusi par mūsu lielu draugu, par mūsu brīnišķīgo sadarbību jau vairāku gadu garumā. Un te nu jums ir tas ekskluzīvais gods šos mūsu lielu draugus redzēt vaigā, kur ir atbraukuši ne tikai vienkārši draudzēties vien, bet kur ir atbraukuši arī darīt kaut ko tīri praktisku. Ko nu jūs lūgsiet, lai viņu jaunās rociņas jums palīdz un izveras šeit. Nu, pat labam mēs esam gatavi parakstīt pieņemšanas nodošanas aktu par dāvinājumu, kāds ir veikts šeit, šīs logu žalūzijas, ko mēs esam varējuši jums dāvināt, pateicoties lūk mūsu liela drauga Delfīna grupu ziedojumam. Nu, tā, nu, tad tagad. Lai ilgi kalpā, lai dod jums prieku mūsu dāvinājums. Delfīna grupa ir sociāli atbildīgs uzņēmums, un nu jau ilgus gadus sadarbojamies ar Latvijas senioru kopienu apvienību, atbalstot seniorus ne tikai finansiāli, bet arī organizējot dažādus finanšu pratības seminārus, kā arī līdzdarbojoties tādās aktivitātēs kā talka. Nu jau 2 gadus kopā uzņēmums ar LSK organizē pavasara talkas sociālās aprūpes centros. Iepriekšējā gadā Delfīna grupa darbinieki kopā ar senioriem talkoja sociālās aprūpes centrā Zemgale, un šogad mēs esam Siguldā un labprāt palīdzam iekārtot un sakārtot apkārtni, iztīrīt un mazgāt logus, kā arī labiekārtot skaisto dārzu. Kopumā jāsaka, ka Delfīna grupa darbinieki labprāt iesaistās sociālos projektos, un mēs kā uzņēmums esam priecīgi un ļoti gandarīti, ka mums ir tik aktīvs sadarbības partneris kā Latvijas senioru kopienu apvienība. Tā tikai šķiet, ka logu mazgāšana un puķu stādīšana ir viegls uzdevums. Taču darbs vedās raiti, logi, pateicoties Delfīna grupu čaklajiem talciniekiem, saulē spīdēja un laistījās. Dārzs ar Latvijas senioru kopienu apvienības senioru rokām ieguva nevienu krāšņu ziedu, bet mēs jaunus draugus. Uz tikšanos!